Mani sauc Karīne Platā, un šodien mēs runāsim par tēmu, kas ir ļoti svarīga ikdienā, tas ir darba laiks. Un tas, kas ir saistoši gan darbiniekam, gan darba devējam, darbdevējiem vairāk no tāda likuma viedokļa, kas viņam obligāti ir jāievēro, un arī attiecībā no darbinieka skatījuma, ko viņš var pieprasīt, uz ko viņam ir tiesības, un vairāk varbūt arī, kam viņam ir jāpakļaujas kādiem darba devēja nosacījumiem. Summēto darblaika organizāciju, un tur uzreiz parādās, ka tas nav tā kā 40 stundas tā ļoti stabili nedēļā, bet ir vidēji 40 stundas, jo kādā nedēļā varbūt vairāk, kādā nedēļā mazāk. 25. septembra virsstundas jau mums atmetas, jo no 1. marta skaitot šos te mēnešus atpakaļ, 4 mēnešus uz iepriekšējo, vai tur kāds virsstundas nav, viņš neiekļauj jau vairs 25. septembra. Kāpēc? Ka es pasaku, man vajag pie ārsta, man vajag valsts iestādē nokārtot kaut kādas lietas, man vēl kaut kas, kaut kādas konkrētību, lai nesanāk tā, ka, es tā pasaku, un darba devējs saprot, uzticas, ka tas ir kaut kas svarīgs, un viņš arī dod. Darbiniecei tiek noteikts normālais darba laiks, tātad 40 stundas nedēļā, savukārt uz to sezonu, to ziemas sezonu, kas ir tukšais, kur viņi tikai uzrauga tās telpas, ik pa brīdim viņi nesēž, viņas, nav kā apsardze, ja? Bet tikai aiziet ik pa brīdim, viņas paskatās, kā tur ir viss, tad noteikti, ka viņai ir nepilns darba laiks ar atbilstošu samaksu.